esam Lekeitio. Es nezinu, kā pareizi izrunāt to nosaukumu. Kā rakstu, tā es izrunāju. Baskiem tas nepatīk. Es domāju, ka viņiem nepatiktu. Bet ja francūži dzirdētu, kā es viņu nosaukums izrunāju, viņi vispār būtu šokā. Neliela pauzīte. Nu, feini jau te ir tā omulīgi. Pasties pļāža, reku. Silts kā piens. Vienīgi, silts nav. Varbūt mēs pat no moča esam nokāpuši. Varbūt, ja mēs te tagad pasēdētu saulītē, tad mēs uzsiltu. Bet tā... Vienīgais lielais plus, ka pagaidām nešķiet, ka būs tas gaidītais lietas, vai ne? Ko solīja no rīta. Vispār vajadzētu prognozi paskatīties. Jā, vējš ir. Un atkal kārtējā osta. Pie šīs mēs piestājam. Arturs vēl pie pāris gribēja piestāt. Mēs saku, tur varam arī paiet, ne? Jā. Tad tāds molīts, vai kas tas tāds ir? Jā, te sportisti tā kā biesi ceļš riteņbraucēji. Reku, tie ir airētāji. Tie trenējās, tie sacensties. Tās jūras lājos airētāji. Zini? Es tev pateikšu, kad tā atmosfēra... Es, protams, nezinu, kā te jūlijā, augustā, kad ir riktīgākā sezona, bet tad es labāk braucu te atpūsties nekā uz Rivieru. Te ir tā mierīgāk. Ne? Jā. Bilbao mūs atkal sagaida ar tumšiem mākoņiem.
pērkons fonā, ducina. Nevar saprast, uz kur pus tas viss velkas. Bet tā vispār silts, 21 grādu rādīja. Nu, iesim izpētīt pilsētu. Jā, Artur? Jā. Mums ir kreņķis, bet gan jau mēs to kreņķi pārvarēsim, jā? Jā. Nu, ja sāk baigi gāzt, vismaz pozitīvais moments ir, ka mēs varam kaut kur iemukt. Nu, es teikšu, ka Spānija, vismaz Ziemē Spānija, man patīk gandrīz vai labākā Itālija vai Francija. Nu, te ir tā sakoptāk, mierīgāk, tā. Nē, šis kaut kāds mākslas centrs. Jā. Vai Vinčīni? Jā. Kur mēs varam izlasīt? Reku informāciju priekšā tevi. Un tur jau tā kā... Kāds bukleti jau tad ir? Es domāju, tur cilvēks stāv un kaut ko stāsta. Mākslas darbi rodas mokās. Un tāda interesanta vieta. Reku, šitas kaut kāds mākslas darbs. Inčīgi. Šitas vismukākais ir. Tagad tāda drakona kāja. Zaļais, jā, ejam. Šitās jau ir modernas ēkas, viņas tikai ir, man liekas, tādā stilā uzcelts. Te jaunais ar veco kopā, un tad centrā skvēriņš tāds vēl nelies, kur pasēdēt. Mums tūlīt jāiet pāri. Smuki iela. Hola. Hola. Viņi varbūt domā, ka viņi esam slaveni blogeri, un tagad viņi tiks kādā slavenā video. O, lauznītis, lauznītis. Arī. Nē. Nu jā. Mums te pa kreisi. Mēs ejam. Uz kaut ko, es nezinu. Uz tirgu, man liekas, kaut kādu tirgu. Viņš varbūt sestdienā nebūs vaļa, bet mēs būs izgājuši par rajončiku. Un tas Guggenheims arī ir pie. Pasties, šis ir skaisti. Šitā iela, paskaties. Nē, man patīk nami. Ēkas skaistas. Nu, te arī Palestīna atbalsta. Jā. Varbūt palestīnieši dzīvo daudz. Varbūt arī, jā. Bet tie vai palestīnieši. Tā, tagad mēs politisko diskusiju mēs ar Arturu beidzam un pievēršamies skaistiem skatiem. Mūs nekas nespēja apturēt, pat ne pērkona, ne gaisa, kurš nevar saprast, tuvojās vai iet prom. Jā. Mēs te uztaisīsim arī bildes, tā domāju. Un video priekš Instagramu. Šī skaista vieta arī. Tā, bišķi sāk tā kā līt, tas man nepatīk. Nu, ko tu esi noskatījis? Jā. Nu ko, lietas vilkās un atvilkās un pamatīgi atvilkās. Nē, mēs varējām katedrāli. Nē, katedrāli tur. Nē.
Ir pērkons, ir lietus. Nu, paldies tev, Spānija, par saulaino uzņemšanu. Es īstenībā jūtos ļoti dīvaini, jo, kad es eju un runāju uz kameru, man liekas, visi domā, ka es baigā būt. Es redzu, ka visi baigi sāk skatīties. Vai man tik tā liekas? Es pat nezinu, ko mums darīt, ja godīgi. Jā. Tas sauc par spīti lietumu, vienalga pafilmēšu. Patīk man Bilbao. Tāda, nu, patīkama atmosfēra pilsētā. Tāda katedrāla. Nu, ēdū. Jā. Nē. Te visur ir cilvēki iekšā. Visas ēstuvītes ir pilnas, tas laikam tāpēc, ka lietus un cilvēki ir salīduši viss iekšā. Mēs nekur nevaram neko iedzīgi ieraudzīt un atrast. Te visi jau ir pilns, te ir tukšs. Te ir viss pilns. Te varbūt, nē, tur arī laikam viss ir pilns. Te kaut kādi galdiņi brīvi. Turpinām ēstos meklējumus. Šite? Bet tur, man liekas, viss ir pilns, ne? Es tev iekšā redzi? Kur jau ir normāls cenas, tur viss ir pilns. Tur cilvēki laikam meklē, kur te arī viss ir izskatās pilns. Te viss ir pilns. Un šim viss ir pilns.